Alvītis teica, ar Šlesera enerģiju var pusi Rīgas apsildīt, viņš kļūdījās. Ar Šlesera enerģiju var apsildīt visu Rīgu, apgaismot visus parkus, radīt 50 000 jaunu darba vietu ar vidēju algu 600 latu mēnesī, piepildīt Rīgu ar turistiem, dot darbu viesnīcām, restorāniem, veikaliem, muzejiem, frizētavām, taksistiem, pārvērst centrālu tirgu par labāko Eiropā pilnu ar Latvijas precēm, ik gadus rīdziniekiem dot 2000 pašvaldības dzīvokļu. Ar Šlesera enerģiju Rīgu var vadīt tā, kā tiek vadītas Ņujorka un Londona. Kādēļ, lai mēs viņam ticētu? Ticiet viņa darbiem. 90. gadu krīzes laikā Šlesers uz Latviju atveda Rimi, Narvesen, Reval. Lidosta, Air Baltic, Tallink, Alfa, Origo, Galerija centrs, Saules akmens ir tikai daži veiksmes stāsti, kas ikdienas dod darbu tūkstošiem cilvēku. Godīgi sakot, Šlesers jau šodien Rīgas labā ir izdarījis vairāk nekā visi iepriekšējie mēri kopā. Šlesers Rīgai. Kurš gan cits?